Labdien! Šo videoblogu, ja laikam latviski tas ir jāsauc par emuāru, mēs ierakstām Latvijas valsts 91. gada dienas priekšvakarā, jo reālā laikā pašreiz ir 17. novembris. Un tas droši vien rosina tādas nedaudz vispārīgas vai filozofiskas pārdomas. Man ir sajūta, ka pašreiz daudzi no mums Latvijā, tā skaitā arī es pats, mēs mēģinām atbildēt uz jautājumu, kāda tad ir mūsu attieksme pret Latvijas valdību, kas ir noteikti cilvēki, pret Latvijas valsti, kas ir politiskā, sociālā iekārta un droši vien arī pret Latviju kā to zemi, kurā mēs dzīvojam. Un pirmā brīdī varētu likties, ka jautājums patiesībā ir triviāls un katram mums ir skaidrs, ko mēs šajā spektrā mīlam un ko varbūt mēs mīlam mazāk un ko varbūt mēs brīžiem ienīstam. Bet varbūt, ka jautājums tik vienkārši nemaz nav. Tā zīme priekš manis, ka man šķiet, ka varbūt tas nav nemaz tik vienkārši, ir kaut vai pēdējās nedēļas laikā radošo savienību. Sākotnējs paziņojums par klusēšanas akciju 18. novembra svētkos, pēc tam pārdomas un lēmums tomēr šo klusēšanas akciju nerīkot. Varbūt, ka šī kontekstā ir arī vēl viens jautājums par to, kāpēc pašreiz Latvijā tā sabiedrības daļa, ko atmodas laikā mēs saucām par inteliģenci, varbūt šobrīd nedaudz vairāk orientējoties uz rietumos pieņemtu stilu, mēs to saucam par intelektuāļiem. Kāpēc šīs sabiedrības daļas balss ir tik maz dzirdama? Varbūt, ka šobrīd man pat nav skaidru atbilžu šiem jautājumiem. Drīzāk tie ir jautājumi un viens tāds iemesls, kāpēc man tas tādā pēdējā laikā ir nedaudz vairāk ienācis prātā, jo es biju vienā rektoru apspriedē Parīzē un redzēju kārtējo reizi franču intelektuāļu lomu un iesaistīšanos dažādos politiskos procesos un kārtējo reizi sapratu, ka Latvijā mēs to darām ļoti nedaudz. Bet varbūt par dažām konkrētākām lietām. Pašreiz mēs zinām, ka Saeimā ir nonācis nākošā gada budžets. Un pirmais lasījums jau ir bijis, un mēs gaidām otro lasījumu. Un droši vien, ka dažādas institūcijas un dažādas sabiedrības daļas ir katra savā veidā neapmierināta ar to, kāds budžets izskatās, bet man liekas, ka tā daļa, ko es pārstāvu augstākā izglītība, var būt īpaši neapmierināta ar to, kāds budžets pašreiz izskatās. Un kādēļ tā? Mēs redzam, ka no iekšzemes koprodukta augstākā izglītībā ir palicis mazāk kā 0,5% jau šobrīd. Tad pašā laikā salīdzinājumā es gribētu teikt, ka Eiropā vidēji tas ir apmēram 0,5%, un vēl gadu atpakaļ Latvijā tas bija apmēram 0,7%. Tagad ir palicis pāri tikai 0,5%, un nākošais gads tas, ko ministru kabinets uz Saeimu mums solīja, tā var teikt, vēl ir samazinājums par 23%. Tie ir absolūti dramatiski budžeta samazinājumi, un, protams, mēs saprotam, ka katram šajā ekonomiskā situācijā ir jānes sava daļa smaguma, lai valsts varētu sakārtot savus finansiālos sistēmu, sakārtot savu budžetu. Jautājums, kāda ir tā sava daļa, cik viņa ir adekvāta. Un šķiet, ja no iekšzemes koprodukta mums ir palicis pāri tik maz, cik ir, tas vairs nešķiet adekvāti. Un tas notiek brīdī, kad augstākā izglītībā, kā man šķiet, ir sākušies ļoti pozitīvi procesi. Mēs zinām, ka cilvēki, kas ir saistīti ar šo sektoru, kādu laiku atpakaļ ir vērsušies pie mūsu valdības un pie Saeimas ar aicinājumu šo sektoru sakārtot. Un valdība to ir uzdzirdējusi. Mēs zinām, ka ir darba grupa, kas pie šī jautājuma strādā. Un šādā situācijā atņemt augstākā izglītībai pēdējos resursus šķiet tā nedaudz dīvaini. Varbūt, ka es drīkstu atļauties izstāstīt vienu anekdoti šajā sakarā, kas varbūt ir ne īsti politiski korekta, bet man šķiet, ka ļoti labi raksturo šo situāciju. Un anekdoti ir par Trakonām patiesībā. Un par to, kā Trakos māca peldēt. Tas stāsts ir par to, ka Trakonām administrācija trakajiem saka, klausieties, jūs vispirms iemācieties peldēt, un tad mēs baseinā arī ūdeni ielaidīsim.
Kur šeit ir tā analoģija, man izskatās, ka ar augstāko izglītību mūsu valdība rīkojas tieši tāpat. Tādī brīdī, kad augstākā izglītība ir teikusi, ka mēs gribam iemācīties peldēt efektīvāk, ja tā var teikt, ja tādī brīdī no mūsu baseina izlaiž ūdeni galīgi, tad droši vien cerēt, ka efektivitāte šeit radīsies un ka augstākā izglītība sakārtosies, ir nenopietni. Un, protams, varētu tiem, kas jūs klausieties man šo uzrunu, jūs varētu domāt, ka redziet vēl viens rektors raud par to, ka viņa augstskolai būs mazāk naudas nākošais. Patiesībā es domāju, ka gan šis rektors, gan daudz citu rektoru vairāk rūpējās par to, un viņiem sirds sāp par to, ka jauniem cilvēkiem Latvijā nebūs iespējams iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību. Un es domāju, ka tā ir problēma gan tiem, kam šo izglītību vajag, ka šo izglītību vēlas iegūt, gan sabiedrībai kopumā. Tādēļ es ar zināmām bažām, bet varbūt ar zinām optimismu skatos uz nākošām dažām nedēļām, kad Saeima turpinās apspriest budžetu, jo gan pēc Eiropas Universitāšu asociācijas vizītes, augsta ranga vizītes Latvijā, gan ar citām sarunām, gan ar valdību, gan ar Saeimu, es domāju, ka augstākai izglītībai ir doti zināmi solījumi, ja ļauts cerēt, ka varbūt budžeta situācija būs nedaudz labāka nekā sākotnējā projektā tā ir. Bet, kāda viņi izskatīsies, skatīsimies. Un, kā es teicu, tad droši vien būs nākošo dažu nedēļu jautājums. Tā kā es skatos uz šīm nedēļām ar lielu interesi un zināmām cerībām. Paldies, šodien tas viss.